Pašvaldībā notiek ļoti daudz un dažādi procesi. Pašvaldība ir tā iestāde, kur atbild par novada iedzīvotāju, uzņēmēju un dažādu citu, arī viesu labsajūtu. Es domāju, ļoti liela jauniešu paša iniciatīva, vai viņiem ir liela vēlme gribēt kaut ko darīt, pirmkārt zināt, ko gribētu darīt. Mēs teiksim, šajos darīsim pašu projektos, tiek atbalstīti jauniešu iniciatīvi. Ir jāgrib kaut kas darīt, ir jābūt tai interesē. Kā jūs veicināt jauniešus aktīvi iesaistīties sabiedrībā? Novada domē darbojas jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Viņi darbojas nevisai ilgu laiku, bet mēs visi kopā mācāmies, kādā veidā šo darbu darīt tā, lai tas jauniešiem būtu interesanti, kādā veidā to darīt, lai tas būtu ar rezultātu, lai jaunieši saprastu, ka lūk, no tā visi ir arī kaut kāds rezultāts un tas ir viņiem vajadzīgs. Jāuzsver tas, ka jaunieši un aktīvi jaunieši mūsu pilsētā ir ārkārtīgi svarīgi, un aktivitāte visticamākais vispirms jau ir atkarīga no katra paša jaunieša. Un svarīgi, cik jaunietis pats mīl savu pilsētu, cik daudz viņš vēlās iesaistīties pilsētas dzīvē. Un ja šī vēlme un draugi un interešu loks ir pietiekami plašs, tad darīt var daudz ko mūsu pašvaldībā. Mēs tā kā jebkurā gadījumā esam ieinteresēti ļoti runāt ar jums jauniešiem, tas mums ir patīkami. Protams, gribam arī uzzināt jūsu viedokli par to, kā jūs mūsu pilsētu redzat, ko jūs gribat darīt mūsu pilsētā, kā jūs gribētu, kā jūs vēlētos attīstīt šo te pilsētu. Un atkarībā no tā, nenoliedzams, tad sadarbībā ar mums mēs varētu šo pilsētu veidot patīkamāku. Pats galvenais ir, lai jūs jaunieši gribētu ar mums sadarboties, runāt, stāstīt savus domas, un lai jūs arī paši vēlētos darīt šīs pilsētas labā. Kā dzīvokļu speciālistam man noteikti būs grūti pateikt, kā jaunieši varētu būt manā jomā aktīvi, bet kā es to redzu no malas, jaunieši var līdzdarboties pašvaldībā, veidojot dažādas interešu grupas, piemēram, jūsu interešu grupa vai ir jauniešu doma, kurā var iesaistīties. Ja ir gribēšana, tad jaunieši vienmēr var būt aktīvi un iesaistīties. Galvenais ir gribēt darīt kaut ko labu savā